Labdien, mani sauc Valters, un ar savu klātbūtni šajā projektā es ļoti priecāšos, ja es kādu uzrunāšu, kādu iedrošināšu piedalīties visā šajā, ko tāds draugu kopums ir uzsācis. Pats sevi skolā atceroties, bija viens tāds pat diezgan ilgs periods, ka man sevī nepatika nekas, ne mani mati, ne zobi, ne kā es izskatos, ne kā es dziedu, ne dejoju, man likās, ka es neko nespēju, neko nevaru. Un tad es tā pamazām mēģināju no sākuma vērsties pie vecākiem, tad pie pedagogiem, un tad es sapratu, ka īstenībā nemaz tik viens es neesmu. Tad nebija tā, ka man nebija to draugu nekad, man viņi bija, bet bija tā kā maz. Un tad es sapratu, ka es ar kaut kādām savām vēlmēm kaut ko darīt un aizstāvēt kaut kādas idejas un kaut ko organizēt, īstenībā tiem cilvēkiem esmu ļoti vajadzīgs un nepieciešams, un viņi man ļoti nāca pretī. Tas, protams, tā nebija, ka es vienā vakarā gulēju mājās, izdomāju, rītā taisam šitādu vakaru, no tā nekas īpaši labs neizdevās. Bet par to daudz domājot, kā to varētu izdarīt labāk, un pēc iespējas vairāk interesēt savus vienaudžus, savus vecākus, savus skolotājus, tad tas gala produkts arī kaut kā pamazām izdevās. Un kādā veidā to varētu sākt darīt, varbūt šis mans ieteikums kādam no jums tieši noder. Pirmais tad ir saprast, ko tieši jūs gribētu uztaisīt. Vai tas ir vakars ar jūsu klases biedriem, vai tas ir sportisks, vai vairāk māksliniecisks, vai tā ir vienkārši diskotēka, vai tas ir karnevāls, vai tas ir visas klases vakars kopā ar jūsu skolotājiem. Varbūt tas ir visas klases vakars kopā ar jūsu vecākiem. Varbūt tas ir jūsu klases vakars kopā ar jūsu paralēlu klasi vai vienu klasi vecāku vai jaunāku. Jo, ja jums tas izdodas, tad ticiet man, ka šādos vakaros var atklāt ļoti daudz jaunu, gan par cilvēkiem, kurus tu jau zini, gan par tiem, kuriem ikdienā vienkārši pāri garām. Un tās tēmas, protams, varētu būt visdažādākās. Kā viņas atrast? Es nezinu, varbūt skatīties žurnālus, varbūt skatīties televīziju, skatīties internetu, visbeidzot paņemt savu bilžu albumu un pāršķirstīt un padomāt par to, ka taču tādi bilžu albumi mājās vēl ir Sanitai un Gunāram un varbūt nāk kopā un šķirstīt viņus kopā. Un tad pamazām jūs tiekat pie tās tēmas, par ko tad jūs šo vakaru rīkosiet. Es uzreiz varu pateikt, ka tas nenozīmē, ka ir jābūt ļoti daudz gaismām, speciāliem mikrofoniem, skatuvē. Tas viss jau būs pēc tam, kad jūs kļūsiet vecāki un nopietnāk šīm lietām pievērsīsieties. Bet tas noteikti būs. Kā tad ir ar to pasākumu vadīšanu? Tas, protams, ir ļoti grūti un nevienmēr nozīmē, ka tas cilvēks, kurš jūsu klasē vislabāk dzied, vai vislabāk runā dzejoļus, vai vislabāk zina angļu valodu, vai visvairāk pārzina mūziku, būs tas vakara vadītājs. Es domāju, ka vislabākais veids, kā to noskaidrot, ir visiem sanākt kopā un pamēģināt to izdarīt. Un to var izdarīt ļoti vienkāršā veidā. Paņemiet vienkārši vienu pasaku grāmatu un katrs palasiet pa kaut kādai rindkopai vai pa vienai lapas pusē. Un tad izdaliet klasē mazas lapiņas un nobalsojiet, kurš klases prāt ir tas labākais cilvēks, kurš to varētu darīt, respektīvi vadīt šo vakaru. Mums bija vēl viena lieta klasē. Mēs izveidojām tādu dienas grāmatu, kur katrā lapas pusē bija vārds uz vārds, tur, teiksim, Valters Krauze, nākamajā tur bija Kristīna Dudere, tad bija Edgars Liepiņš. Un pilnīgi katrs no mums uzrakstīja, ko viņš domā par šo cilvēku. Bija tādas godīgākas atbildes, mazāk godīgas atbildes, bet tā klade mums ļoti, ļoti visu klasi satuvināja. Jo izrādījās, ka tā klai viens otram nepatīk. Tā nebija nevienam ar nevienu. Bet bija tādas lietas tajā kladē ierakstīts, ko tā ikdienā mēs viens otram nevarējām pateikt, jo man, teiksim, likās, ka tas Mārtiņš ar mani vispār negrib sarunāties un draudzēties, jo viņam interesē tikai futbols, bet kā izrādās, viņš skatījās mājās tās pašas filmas, kuras es, un viņam vienkārši nebija par ko parunāt ar tām filmām. Tā klade mums bija, ja nemaldos, tas bija kādā 8. klasē, bet to var, protams, darīt jebkurā klasē. Viņa mums ļoti palīdzēja vienam par otru vairāk uzzināt. Lai novadītu labi vakaru, ir jābūt pārliecībai par to, ko tu dari. Nekad nevajag baidīties par to, ka tu pārteiksies vai izskatīsies nedaudz smieklīgs un tā tālāk. Un nevajag domāt, ka
labi vakaru var novadīt tikai tad, ja tev ir ideāla frizūra, nezinu, grims un vissmukākā kleita. Absolūti nē. Galvenais ir tā drosme un tas, ko tu dari, ka to nevajag tikai tev, ka tas patīk arī visiem pārējiem. Un man liekas, ka vēl viena lieta ir tā, ka, teiksim, sakot kaut kādus pirmos teikumus, vēl viens veids, kas varbūt jums palīdz. Es atvainojos, ka es tā saku, tu iznāc tās klases priekšā un saki, labdien, mani sauc Valters Krause, un tad tu vērsies ar roku pret nākamo, un viņi saka, mani sauc Sanita Rugina, un viņi vēršas ar roku pret nākamo, un tas cilvēks saka, un tas vien jau palīdz ļoti atbrīvoties. Bet tādu vienu kopēju receptu man tā grūti pateikt. Protams, ka būtu vēlams to visu uzrakstīt, un tad tas tāpatās kā špikeriem, jo vairāk tu raksti špikeris, jo tev vairāk kaut kas paliek galvā. Bet to scenāriju es domāju, ka to vajadzētu darīt, ka tā ir tāda klases kopējā lieta. Un, kā jau es pirmīt teicu, tad rakstot to scenāriju, jūs visi kopā arī redzēsiet, kurš tad būs tas atbilstošākais, kurš varēs to visiem pārējiem celt priekšā. Un tas, ko es vienmēr esmu teicis, un to es arī pats daru vēl joprojām, un man liekas, darīšu visu mūžu, jaukšos un putrošos. Bet galvenais ir, kā tikt ārā no šīs situācijas. Un nevajag sevi pašam tajā brīdī noniecināt, teikt, Dievs, es neko nevaru, man nesanāk, pasmaidīt, nomierināties, un ja tiešām ir tāds, ir tā reizēm dzīvē cilvēkiem, ka uznāk tāds melnais caurums, ka tu nesaproti vispār, kas tu esi, kur tu esi, kāpēc tu to dari un kāpēc tu to saki. Un tad pagriezies pret to cilvēku, kas tajā brīdī tev liekas vistuvākais, un iedod viņam to scenāriju. Un lai viņš vienkārši paturpina. To tā kā ir tā grūti izstāstīt, bet manuprāt, tā labākā lieta, kas ir šādos klases vakaros, ka nevajag tā iedomāties, ja tieši es kaut ko slikti izdarīšu, tad viss sabruks. Tieši vajag sevi iedrošināt un, protams, tos visus pārējos, ka ir labi, jā, sajauc, bet man īstenībā ļoti patīk tas, ko tu dari. Pirmais noteikums ir panākt to, lai visi justos vienādi tiesīgi, lai visi domātu, ka šis vakars ir visiem vienādi veltīts, un šādā vakarā nav teicamnieku, nav to, kas mācās drusku sliktāk, nav daudzoņu, un nezinu, nav tur lielāku skolotāju mīluļu vai mazāk. Galvenais ir, ka jūs visi jūtaties pilnīgi vienādi un pilnīgi vienādi atbildīgi par šī vakara iznākumu.